Un pirms dot telefonu, ja mēs runājam par robežām, tad bērnam izskaidro, piemēram, ka ir dažādas pieejas. Esmu dzirdējis tādu pieeju, ka vecāki iedod telefonu, un viņi saka, ka šis ir mans telefons, kuru es tev iedodu lietošanā, un līdz ar to tāpēc es drīkstu viņu pa laikam paņemt un paskatīties, kas šajā telefonā notiek. Un tad, kad tu izaugs un nopelnīsi savu telefonu, tu varēsi lietot tā, kā tu vēlies. Ir tāda pieeja. Un tad ar bērnu vienojas, es tev iedodu telefonu, tāda telefonā ir internets, tur var spēlēt, ir ļoti svarīgi, ka tas, kas ir būtiski, ar bērnu vienojās, ka, piemēram, notiek kaut kāds čats vai sarakste, ka nedrīkst runāt ar 6 cilvēkiem, tieši tāpat kā mājās nelaiž 6 cilvēkus, arī internetā nesarakstas ar tiem, ar kuriem nepazīst, kur nav pazīstami, lai šis būtu varbūt pārsteidzoši, bet strādāt ar bērniem tieši terapijā un skaidrojot tieši par internetu lietošanu. Šis fakts bērniem bieži liekas tāds pārsteidzošs, kad īstenībā tajā pusē var būt pavisam cits cilvēks, ne tas, kā viņam šķiet, ar kur viņš sarakstās.